Re! Viss ēters ir te! Labvakar, profesori! Ar visiem lieliem apsveikumiem, es domāju, ne tikai no mūsu puses, arī no skatītāja puses. Pagājušajā raidījumā jūs mani esat saintriģējis un samulsinājis, bet izrādās tikai ne mani. Arī mūsu ļoti daudz skatītāji raksta, un patiesību sakot, ļoti daudz vēstulēs tiek pieminēt viens vārds. Un tā ir kafija. Pat dažs izsaka bažas, ka jūs pārstāvat kādus kafijas ražotājus. Starp citu, interesanti, vai lielveikalos pēc mūsu raidījuma ir pacēlusies tirdzniecība kafijai. Bet nu tiek pie lietas. Un lieta tāda, ka raksta Jānis Vainovskis, kurš, starp citu, lieto tādus vārdus, ka es kaklu gan arī var nolaust, bet es mēģināšu izlaust. Visu līdz galam kafijas sastāvā esošais kofeīns ir alkaloīds, tātad inde. Tāpat grauzdēšanas laikā 2,5% cukuru no 4% pārvēršas par hidroksimetilfurfurolu. Bravo! Kas tādā daudzumā skaitās kancerogēns. Pēc kafijas lietošanas ir jādzer glāze ūdens, lai kompensētu dehidratizāciju, jo organisms cenšas no šīm vielām atbrīvoties. Tad kuriem orgāniem šis dzēriens ir labs? Tā. Paldies! Es gribu pateikt, ka man arī viena vēstule, un vēstule esmu saņēmis no Lānas. Lāna, man ļoti patīk jūsu vārds. Nezinu, kā jūs izskatāties, varbūt arī patīk. Un Lāna tiešām man jautā, dzirdējusi, kad es daudzreiz runāju par kafijas labajām lietām, vai man vai nereklamēju. Lāna, mīļa un mīļie klausītāji, es godīgi strādāju. Es neesmu dabūjis nevienu santīmu. Un nevienu kafijas graudu. Ja kāds ar mieru atsūtīt, es pieņemšu to kafiju. Bet tiešām es nereklamēju kafiju. Es reklamēju pamatā un visu, ko, lai Latvijā cilvēki zinātniski pareizi medicīnas uzskatus saņemtu. Tas ir galvenais. Un par kafiju runājot, jūs pareizi pat izmocījāt tos vārdus, apsveicu jūs, kas ir, ja. Redziet, ir divu veidu paņēmieni, kā pierādīt vielas labumu vai sliktumu. Es jums stāstīju par rudeņa, pagājušo reizi par rudeņos pavasaros vitamīnu lietošanu. Man ir daudzas vēstules, kas apstrīd un tā, un tas ir ļoti jauki. Man patīk, ar mani kasās, vai ne, jo vairāk, labāk. Redziet, par kafiju var pierādīt, pateikt, ka jebkurš ēdams produkts, uztura produkts, ir kaitīgs. Jebkurā būs kaut kāda kaitīga viela. Pienā, sviestā, olās, jā, kafijā, kancerogēni, mīļie. Ko tam mums darīt, mīļie? Nav ko ēst. Nē, nav pierādīts. Tādā veidā tas nav pierādīts. Ja kancerogēna viela atrasta kafijā, tad man ir jāpierāda, ka kafijas lietotāji apmirst kā mušas ar vēzi salīdzinoši ar tiem, kas kafiju nelieto. Nē! Var dzert kafiju 4 reizes dienā, jā, un vēzis nav biežāk, nu var būt vēzis gadīties gan tam, kas lieto, gan nelieto. Paspīti tam, ka kafija ir kancerogēnas vielas, kas ir absolūta taisnība. Bet ko to asinsspiedienu? Hipertoniķi drīkst lietot. Es pats aizliedu, nekādā gadījumā kafiju nelietot un tā. Kafija normalizē spiedienu, labs spiediens. Es atceros vienu savu pacientīti, ja ir laiks pastāstīšu. Viņu no Valmieras. Viņa atnāca pie man, nesen atnāca un teica, vai, mīļo profesor, es esmu nodeģenerējusies līdz Liepājas šķīstošai kafijai. Jūs zināt, tik veikli pateica vārdu nodeģenerējusies. Jūs pamēģiniet, ka nemaz tik viegli izsacīt to vārdu. Nav. Un es apsēdos tā, labi, ka sēdējuši, un es saku, kāpēc jūs domājat, ka jūs esiet tā nodeģenerējusies līdz Liepājas šķīstošajai kafijai? Dzeriet Liepājas šķīstošo kafiju, cik vien patīk. Čurājiet ārā un viss. Var uzdzert ūdeni virsū, galu galā var arī nelietot to ūdeni, tas nav obligāta lieta. Kafija vēzi neizraisa. Ir kancerogēna viela neapstrīdu, bet kafija vēzi neaizstrīd. Kafijas dzērējiem, aknas ir veselākas. Ja jūs pie tam salīdzināts, pēc cik daudz dzer, ja vienreiz dienā, tad būs apmēram 20% aknas nedabūt cirozi. Un ja 4 reizes dienā kleksē kafiju iekšā,
65% labāks aknu stāvoklis nekā nedzērājiem, kā kafijas nedzērājiem. Labi, nu liksim punktu par kafiju, bet mēs šodien solījām arī runāt par citiem, tā teikt, rehabilitētiem produktiem. Jūs arī minējāt, ka, protams, katrā var atrast kādu ļaunumiņu. Absolūti. Olas, sviests, speķis, tās ir tās lietas, kas vēsturiski ir bijušas atzītas par ļoti sliktām un pēc tam atkal par labām. Kā tur īsti ir? Ziniet, es biju visi rupja barība, rupja šēdiens un tā tālāk visu, ko bija, es pats to aizliedzu un tālāk darīju. To visu tagad tomēr jāpagriež visu tā saruna uz zinātniski pierādītām atziņām. Nu kā tad ir, piemēram, ar pienu, olām, speķi? Jā, pienu, olas. Piens ir draņķis. Pienā ir daudz olbaltumu, to tauku vielu. Pienā ir vispār nelabs piens. Īpaši lauku piens. Tad vajag tādu mazāk. Muldu, mīļā. Atklāti muldu. Aizgāja garā šis. Jā, goda vārds, pirms vairākiem gadu desmitiem ir šitādā garā muldē. Jo patiešām pienā, lauku pienā, tas ir treknis. Un jā, nu, ja treknis, tad būs skleros. Jūs esat dzirdējuši, kas ir skleroze. Metīsies asinssotu skleroze klāt. Nē, mīļie, dzeriet pienu katru dienu un skleroze nemetās. Puslitru pa dienu. Tad D vitamīna pietiekami daudz, kalcija, liksmojiet meitenes, kam ir mēnešējis. Jo var dzert pienu, tad kalcijas piena ieiet ne tikai asinīs, bet no asinīm arī kaulos, osteoporoze. Un kā tām olām un holesterīnu? Pabeigšu. Labi. Apvainojas meitenes, kurām mēnešējis jau beigušās, puiši arī varbūt tādi īgnāki palikuši. Nē, es saku, liksmojiet arī jūs, dzeriet pienu, jo izrādās, jā, beigušās mēnešējas vai pušiem, jūs jau neziniet, mēnešējas pušiem nav. Nu, lūk, ja arī lietot, tad izrādās puišiem un meitenēm, kurām beigušās mēnešējas, pieniņš, kalcijas uzlietotais, pasargā no kalcijas kaulu zudumu, no kalcijas zudumu no kauliem. No kauliem nezūd kalcijas. Meitenes, kamēr ir mēnešējas, dodiet, cik vien ir, kamēr tā būtu iekšā ar kaulu. Pēc tam vairāk nebūsiet, bet toties var aizkavēt ar pienu. Un Ines visu laiku iespraucās par tām olām. Kā ar tām? Olām varētu runāt. Jā, protams, var sakot. Vai dieviņi, kur gadu desmitiem lādējām olas un skleroze, būs olu dzeltenumā holesterīns un tā. Jā, izrādās, ka ne, olas ir labas. Un pat holesterīns ir labais, sliktais olās dzeltenumā daudz tā labā holesterīna, nu tas tāds ar mums. Bet pat lieldienās teica, nedrīkst vairāk par 2 olām. Nu, ziniet ko, mani prasījuši korespondenti profesori, nu cik olu var sadragāt iekšā vai nevienā piegājienā? 12, 15, nu var, nu vienā reizē var kaut vai 15, varbūt izlemsies vai ne, un tad viss arī būs. Labs iznākums. Nu nekas, nu jā, bet nekā pārlieku tāda dzīvē kaitīga tur nenotiek. Bet nu viss jau jālieto, protams, ar mēru. Bet 3 olas pa dienu aiziet, ja kādam garšo. Un speķīts? Speķīts arī labs, tikai ar mēru. Vai speķīts ir labs? Es uzskatu, ka senlatvieši lietodami speķīti atļauj mums dzīvot. Mūsu nebūtu, ja senlatviešiem nebūtu bijis speķīša, vot tā. Ar sēkliņām vien viņi nebūtu nodzīvot. Nu jā, un arī senlatvieši bija tāds fiziski darba nogardināti, un tad līdz ar to speķītis. Tas ir cits jautājums, protams, kaut to vajag. Speķīti vajadzēja. Bet Anna no Bauskas... speķītis ir kaitīgākas. Anna no Bauskas arī jautā par pākšaugiem. Viņa labprāt tavs ēstu pupiņas, pākšaugus, bet mokās ar gāzēm. Esmu iepriekš pupiņas izmērcējis sodas ūdenī diennakti, bet tad nekas nelīdz, vienalga. Jā. Jā, diemžēl izējas nav. Ja tāds gadījums ir cilvēkam, kam pupiņas un tā, piens tas pats vai ne, pūšvēderu. Profesori, ko darīt? Nu, ir tur mēģinājumi un tāda, bet īstenībā tāda reāla, gudra, prātīga nekā nava pūšvēderu. Atbildi viena. Ēd, pupiņas ēd pienu, lai vēderu pūš. Man nav praksē gadījies neviena pacienta un literatūra arī nav aprakstīti gadījumi, kuri ar pupiņām uzpūstu vēderu vai ar kafija, tā piena uzpūstu vēderu būtu sev zarnas pārplēsuši. Nē, zarnas nepārplēsuši. Ja mēs zinām, kas bet, nu, protams, es saprotu, mīļie, ēšana jau bauda ir arī, ja baudas, nu, ko ar piepūstu vēderu aizgājus Paula koncertu vai aiz Daņilāna lekciju un visi klausās uzmanīgi un tev pa vēderu
Bēdersupa, ka jāiet prot. Es saprotu, nu, tur attiecīgi vajag ievērot. Nu, ko es mums nevaru sacīt? Nu, protams, ja tas izraisa lielas mokas, ja ēdiens tā bēdera pūšana, tad, nu, maziniet to lietot. Tas ir labs ēdam pupiņas. Labs viņš, nekāda vaina nav. Profesor, man liekas, ka šis raidījums prasās pēc kaut kādas intrigas, un Inesē ir padomā kāds jautājums. Es vēl pirms tam, Egīls Dukaļskis arī mums raksta, labdien, mana mamma dzer sodu katru dienu, vai tas nāk par labu? Viņai ir dedzinoša sāpe kuņģī, gaidīšu atbildi. Jā, bija periods, kad mēs ļoti dakteri aizliedzām. Mēs Preiļos ļoti rāju pacientus, kā jūs tur dzeriet sodu, jo soda reaģē ar sālskābi, un tur rodas CO2 okskābā gāze, piepūš atkal kuņģi, un vēl vairāk kuņģa skābe rodas. Nedrīkst. Drīkst, mīļie, drīkst pienu, drīkst arī sodu, drīkst. Šoreiz ir doma, ka ne jau gaidīt no sodas kaut ko īpaši labu. Es atkal pasmēdīšu, man saka, jā, es mēģināšu izmainīt pH. Mīļie, organisma pH es zinu 7,34. Un ja jau 7,35 mainās pH drusciņus uz augšu vai drusciņus skābāku posti, jau cilvēks ir gar zemi, gultā, paiet nevar, organisms precīzi regulēt. pH ir tas, ko asinīs uzrāda, pH, jā, mēs varam noteikt, precīzi skābums. Nu, labi, tā Latvijas saka skābums. Tas skan labāk katrā gadījumā. Skābums, sārmainība, vienalga, uz kuru Bet jūs šodien sarunas laikā... Pabeigšu par sodu. Domāju, ka soda, tas rāviens ir uz to, ka soda tiek atļauta, ka no viņām nav jābaidās kā no indes. Bet, ka tur būtu briesmīgs labums dzert sodu, neteikšu, ka tā tur varēs sevi organismu veselības pārlieku uzlabot. Taču, mīļās meitenes un puiši, ja pēc ir dedzināšana un paņemot par retu reizi sodu, lūdzu uz priekšu, var lietot sodu, var lietot, lai noņem dedzinošo sajūtu. Bet jūs nevienreiz šīs vakar sarunas laikā es kādreiz teicu tā, tagad saku šitā, kā mēs varam zināt, ka jūs pēc laika atkal neteiksiet citādā? Variet zināt. Pēc kāda laika es atkal teikšu citādi, un tā būs nelaime par maniem pēc 30 gadiem. Es muldēšu to pašu, kas ir 30 gadus bija. Medicīna mainās. Uzskati par skaistumu mainās, un mēs arī varbūt tiksim uzskatīti par ļoti skaistiem cilvēkiem, vai nebūs jāiet filmēties. Ines, bet kur ir tava intriga? Mainās, viss, kas mainās, un, protams, medicīnas uzskati mainās. Man daudzreiz pēc lekcijas, ai, Daņilāne, es tevi dzirdēju 20 gadus, pirms 20 gadiem, tu pavisam savādāk stāstīji. Es teicu, ka pienu nedrīkst, jā, nevajag. Kafiešu pašvaka, labāk tēja. Bet intrigai, līdzīgi kā kafijas atcēla vētru, arī intrigai āķis lopā tāds pēdējais jautājums, kas ir arī, manuprāt, visu sabiedrību tāds kustinošs par sarkanvīnu. Arī mūsu skatītājs Egīls Dukaļskis raksta, ka Kanādas zinātnieki atklājuši, ka sarkanajā vīnā ir vielas, kuras uzlabo muskuļu, sirds un kaulu funkcijas un vēl visādi labumi. Ko jūs teiksiet par sarkanvīnu? Vismaz tādai mazai intrigai un āķim. Labi, intrigai un āķim pateikšu labs, tikai ar mēru. Man bail drusku šos vārdus teikt, bet vajadzēs runāt ļoti nopietnākajā. Tieksme, man bail no tieksmes, ka sāks lietot vīnu pa daudz vai degvīnu. Degvīnu arī var. Tas ap citu. Mediķi pierādījuši zinātnieki, ka degvīns nav sliktāks par vīnu. Par sarkanu vīnu vai baltu vīnu. Lūdzu, visu. Jā, bet šī... Tikai ar mēru par to. Un tad arī par šo mēs varētu nākamajā raidījumā parunāt, jo tā vienkārši pateikt jau par man pat drusku nodrebē rokas. Man arī. Jo dzērāju mums ir daudz. Jā, dzērāju mums ir daudz, alkoholi, daudz nelaime. Es varbūt mani kolēģi tagad dikti rāja mani, ka tiešām Latvijā tā ir problēma. Un es atvainojos un jūtos vainīgs, tāpēc lūdzu nākamo reizi parunāsim kārtīgāk. Tā kārtīgāk. Jā, un pie reizes arī par tām aknām, jo kurš tad vēl Latvijā tik daudz grāmatas par aknām sarakstījis? Neviens kā jūs, profesori. Latvijā nē. Vai ne? 3 gabalas. Lūk, tādas intriģējošas tēmas jau nākamajai otrdienai. Rakstiet mums savus jautājumus, ja tie neizskanēs ēterā. Jūs visticamāk saņemsiet atbildi vai rakstiski, vai varbūt vienu no raidījumiem veltīsim tikai atbildēm uz jautājumiem. Bet šim vakaram vizīte beigusies. Labvakar! Visu labāk!